Ejo, te atkal manas mammas mīļākais youtuberis, Dauris Nīvāns. Atrodamies lidostā Rīgas. Dodamies nākošajā piedzīvojumā. Ar mani līdzi ir mans operators. Un jā, labs nāk ar gaidīšanu. Jūs gan jau domājat, par ko esmu pazudis. Tāpēc es gribēju teikt, labs nāk ar gaidīšanu. Let's go! Esam izgājuši drošības kontrolīti. Kā redzam, mazliet atpūšamies pirms garā lidojuma. Ceļš ir diezgan tāls un nežēlīgs. Atļaušu, vispār ierakstam komentāros, apstādinam šo video tagad uz 3 sekundēm un ierakstam komentāros jūsu prognozes, kur mēs dosimies. Kā arī neizmirstam uzspēst laiku un abonēt, jo pateicoties jums, es varu šādi ceļot. Tā kā jā. Ceļš ir nežēlīgs, kā jau es teicu. Cik stundas mums jālido kopā? Nē, tagad. Tagad mēs lidojam, tagad lidojam mēs 6 stundas, jā. Tad mums ir 12 stundas jāgaida vienā lidostā. Un tad nieka 4 stundas, tā kā atkārtoši vēlreiz piesakojam, nolaikojam un ierakstam komentārā, uz kuriem mēs dodamies. Laimīgajam būs iespēja nākošajā ceļojumā doties ar mums, bet par savu naudu. Aprīl. Jūs gan jau domājāt, ka esmu atceļojis, bet nē, es vēl joprojām esmu Rīgas lidostā. Tātad, kā jau sapratām, esam nolidušies Dubajā. Sākumā likās, ka būs 10 stundas jādzīvojas pa lidostu un jānīkst, bet tad mēs uzzinājām, ka aizejot uz imigrācijas dienestu, dabujot šādu te labu lapiņu, tu drīkst iziet ārā. Ejot ārā, viņi tev iedod 10 gigabaitus bezmaksas interneta, bet es kā muļķis jau paspēju parāti pasteikties un nopirku internetu pats e-simkarti telefonā. Tā kā neliels lifehacks, ja dodaties uz Dubaju, ja nedodaties uz Dubaju, ja lidojat cauri Dubaju, tad noteikti meklējiet imigrācijas dienestu un dodaties apskatīt Burj Khalifu. Nu, ko esam tikuši līdz centriņam? Jā, pirmie iespaidi, vienkārši crazy te viss liekas. Vienkārši tā kā no citas pasaules vienkārši. Vispār nesaprotu, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, jo laikam te ir baigi strikti noteikumi, tāpēc visur tiek prasīts ChatGPT, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Bet, iespaidīgi. Ja kādreiz sanāk lidot cauri un ir pāris stundiņas, tad noteikti vajadzētu, izskriet ārā. Dabūju jaunu biļeti. Bet ko tu dari? Kā ko es daru? Es eju uz lidmašīnu. Eju uz lidmašīnu. Neteikšu, uz kurienes lidoju. Nedaudz izstaigājāmies pa Dubaju. Galīgi piekusuši esam. Esam ļoti maz gulējuši un sagaidījām nākošo lidojumu. Tikai 4 stundiņas. Ieraksti komentārā uz kurieni mēs dodamies. Parādi mazliet nerādi šeit. Laimīgais atkal varēs ar mums braukt nākošajā ceļojumā par savu naudu līdz. Tīri, kas mums te ir? Salāti, augulīši, kas tu? Svīt, rīsi, jāri, pāsis tas. Kurīs, kaut kas tāds. Kur moram, tu visam. Tā, normāli.
apsveicu uzvarētājus, tie, kuri komentāros ierakstīja, kad esam Šrilankā. Diena bijusi gara, mēs dosimies mazliet pagulēt, tiekamies rītdien. Ja es būtu bagāts vīrs, tad es būtu varans vīrs, patiešām varans vīrs. Tad man būtu limuzīns, un kā strautiņš tecētu man savu. Nu ko, pirmā pilnā diena Šrilankā. Esam atnākuši uz Petas marketu. Un, nenormāli gribētos kaut ko uzēst. Skatīsimies, ko mēs te varam... Ko mēs te varam dabūt vēderam patīkamu, lai nebūtu, kā saka, skrejamais pēc iespējas ātrāk. Kādas emocijas pirmajā dienā? Super! Tirgus kā jau Āzijā. Liels bardaks. Visi kaut ko cenšas iesmērēt. Katrs iet uz savu pusi. Bet, vismaz notiek rosība. Policija tāda. Rēšanas vietu atrašana bija kā bija, tāpēc atradām šādu restorāniņu. Šis būs chicken kotu, kas maksā apmēram 3 eiro. Šis šobrīd ir mans favorīts, vairāk garšiņas, un vienkārši garšīgāks. Un man būs chicken fried rice, tas arī apmēram 3 eiro. Bet problēma ir tāda, ka tik ēd un ēd, un tur mazāk nepaliek, jo ir tik daudz par tiem 3 eiro. Tad... Sorry, what? Ja Latvijā suņi ir pie siksniņas, tad Šrilankā mērkaķi pie siksniņas. Izvedu pastaigāties savu mērkaķīti. Es vēl apģērbu. Pasūti ēst vakariņas, un tad viņš uzsilda mikroviļņu krāsnī. Vakariņas. Rīsiņi, mērcīte, viens vistas gabals. Sākumā ar vistu jāpierod, lai pļūtāmo nedabūju. Un olas maizīte kaut kāda. Tālūk. Jauns rīts, jauns es. Tā katru rītu dodamies meklēt brokastiņas. Ir diezgan grūti atrast vietu, kur pārēst, jo visur, kur ieejam, tur viss izskatās pēc ļoti lielas caurējas, bet ir jau kādi progresi. Tikko bijām vienā vietā, tur jāizskatījās pēc caurējas, tagad dosimies uz nākošo vietu ar cerību, ka tur kaut kas būs labāks. Vispār ir, man liekas, 10 no rīta. Un ir jau kaut kādi 28 grādi, bet tas karstums neliekas tik liels, kā viņš varētu likties liels. Ir diezgan normāli.
dzīvot var. Nu tā, esam atraduši brokastu vietu, thank you. Esam atraduši brokastu vietu. Nebija viegli, bet izdarījām šī tāda mazliet zolītāka vietiņa. Paņēmām 3 olu roti, nezinu, 2 sugarbanus un 1 veģetāro peistriju. Paties atnesa dakšiņas ūdenī, ielikt, tas laikam karstā ūdeni. Un neko testēsim, mēģināsim. How much? 200. Okay. Me, bare mere bedrev, bare vel og drev. Esam ceļā no Kolombo uz Negombo, un interesanti, ka te viņiem autobusi praktiski vispār neapstājas. Ja vajag kādā pieturā, ir viens čalīs, kas autobusa šoferis vienkārši piebrauc lēnāk, tas čalīts izkarās, kaut ko kliedz, kaut kādas pieturas, uz kurien mēs brauksim, un ja kādam cilvēkam vajag, tad viņš vienkārši lec iekšā. Un tā arī ar izkāpšanu pa lielām neapstājamies, tad vienkārši iet cilvēks tur aiziet un pa lielām lec ārā. Hei! Atkal ēdīsim! Kad mēs bijām jauni puiši mūsu dzimtenē, strādājām kā kurpnieks ceļi Maskavas forštatē. Darbnīcai bija pagrablogi priekšā rēdēles, garām ejot labi varēja redzēt meitenes. Garām ejot labi varēja redzēt meitenes. Izbērām uz trotuāra piķa gabalus, tā lai garām ejot pielipina papēžus. Skuķu loga priekšā nu ar piķi mocījās, tīrot to no papēžiem tās forši locījās. Tīrot to no papēžiem tās forši locījās, jo tur bija. Es ar jums no rīta nesasveicinājos, tāpēc izstāstīšu tagad šodienas plānu. Plāns ir tāds, ka mēs paņemsim tuktuku, pamācīsimies braukt. Un tad dosimies uz kādu pilsētu, kas ir 70 km attālumā. Apskatīties ziloņus. Tas jau viss ir noticis, bet jūs to redzēsiet kā uz priekšu nedaudz. Un tad atkal brauksim. Tad no tās ziloņa pilsētas brauksim uz mūsu naktsmītnēm. Uz Sigīriju. Sigīrija vispār ir uzskatīta par vienu laikam kaut 8. pasaules brīnumu, jo tas cerams rītdien būs labs laiks un varēs redzēt. Tas tā kā liels akmens, tā ļoti liels akmens, jā. Un tas jau rītdienai, nespoilošu rītdienu. Slowly gas, look the side mirror. Slowly. Look the side mirror. To the clutch. No, wait. You can stay like this. Okay? You can stay like this. No issue. Okay. Instruktors pamācīja pusstundu, pabraucām uz priekšu atpakaļ, pa kreisi, apgriezāmies braukšanai pretējā virzienā, un instruktors iedeva atslēgas, teica, esi gatavs braukt, kaut arī pašam tādas sajūtas nemaz nebija. Vispār pofīgi, bet
Hello, taksī, taksī! Šis spogulis nolūza. Apējušais sapni, ko tagad bez spoguļa? Nu ko, ziloņi apskatīti. Degviela gan arī tukšai jāuzpildās nedaudz. Degviela paši nepilda. Priekšā šādi aparāti, jā. Stāj. Tuk-tuki tāds pats kā mums. Parādīšu nedaudz no iekšas. Ļoti vienkārši. Ātrumkloķis sajūgs. 1., 2., 3., 4. ātrums. Logu tīrītāji, gaismiņas, kuras neizmanto, tauri, kuru izmanto pa kreisi, pa labi. Un reku visi rindā gaida. Arī uzpildīties. Un tas arī esmu es. Ko mani mīļie skatītāji? Šodien tāds mazliet nerunīgs. Pa visu dienu tik mizājam, kā jau redzējāt, ļoti daudz braucām. Brauc nāk ļoti lēni, ļoti interesanti, dažreiz varbūt arī garlaicīgi. Bet no apsolu būs kāda diena, kad vairāk runāšu un vairāk kaut ko pastāstīšu. Bet pagaidām atkal esam pie vakariņu galda, kā jau vienmēr. Un nezinu, ko vēl var izstāstīt. Spogulis izdomāja nokrist mūsu braucamajam, bet to jau jūs redzējāt, noteikti video. Ko vēl? Nezinu, tiksimies citā dienā, rītdienā. Pēkšņi pazuda elektrība, atnesam uz svecīti pie vakariņām. Izskatās, ka visai pilsētai pazuda elektrība. Viss tumšs. Nu kaut kur degā, bet mums atnesa svecīti. Leandro. No. Cik mazajam. Jā. Ko? Esam Sigīrijā, esam piesēlušies, lēduši brokastis. Tas lūk, ir slavenais Sigīrijas akmens. Tiek uzskatīts arī par kaut kādu pasaules brīnumu, bet vispār ir ierakstīts UNESCO Heritage saitā vai kaut kā tā, es īsti nezinu. Bet nu ļoti iespaidīgi. Un pa labi, pa kreisi no tā ir Pidurgalas akmens. Vai arī kaut kā tās nezināts nosaukumus not, un tad atbraucām apskatīties mazliet no attāluma un kāpsim nevis tajā Sigīrijas akmenī, kur ir jāmaksā kādi 30–40 eiro, bet kāpsim tajā blakus akmenī, kur tu vari uzkāpt pa brīvu un vari redzēt no malas Sigīrijas akmeni un visu apkārtni. Tā arī vietējie teica, ka šeit ir krokodīli, bet it kā nav bīstami, bet muļķības. Ko pasies nofilmēt. Ko darīt? Bū. Nu, vai nav pasakaini. Siltums, miers, klusums. Nu, ja neskaita to, bet tas jau viss pie lietas. Super! Piestājām pie veikala,
Gribēju parādīt, kādi ir tipiskie Šrilankas veikaliņi. Durvis vaļā, parasta garāža. Viss ļoti praktisks ūdentiņš. Pāris cepumiņi. Vēl kaut kas, pašas galvenākās presītes. Šampūni, parasti ģimenes. Parasti ģimenēm pieder ģimenes, tepat arī čilo visus. Ir noteikti arī kaut kāds leduskapīs, kur nedaudz kaut kas ir. Vislabākie jau šie augstie dzērieni. Un tā. Iekšā neiešu, bet varbūt kādreiz ieiešu, tad skatīšos. Nu, ko esmu atbraukuši uz Pidurjangas akmeni. Samaksājām. Es ielikšu apakšā, cik mēs samaksājām par iekāpšanu. Mēs iekāpšanu par ieejas biļetēm. Ejam, lai nav uz priekšu, pasākstīšu. Uzrakšu, cik mēs samaksājām. Un pierakstīšu arī laiku, cik ilgā laikā mēs uzkāpām. Tā kā tiekamies augšā. Vai kaut kur pa vidu, kad būs par ko pasūdzēties. Crazy. Pirmais skatu punktiņš. Ejam tikai 5 minūtes. Tā nu, kā redzam, Sigīrija. Kāpēc nebija grūts 15 minūtes, vairāk tas, kad baigi daudz jākāp, kā jau redzējāt iepriekšējos kadros pa kaut kādiem stāviem akmeņiem. Bet, nu, ļoti skaisti. Viens jautājums, kā šeit tika suns, ja mēs esam mazliet augstu. Nereāli pirmo reizi, es ceru, ka nofilmēju kaut ko, es jau vairs neatceros. Man kadriņi bija kaut kur no turienes, jā. Un tagad mēs esam šeit. Nereāli. Tātad tas ir tas akmens, uz kuru ir jāmaksā par kāpšanu augšā. Ka var redzēt kāpnes un cilvēki iet augšā. Bet, kā jau es minēju, šajā akmenī uzkāpt var bez maksas. Ar daudz labāku skatu iespējams. Mērkaķīši, maziņi mērkaķīši. Kur aizgāja? Yeah, let's go. Viņi te ir daudz, paskaties. Wow! Turienes vidū es uz liela akmens sauļojos. Vai dzīve nav skaista? Ir.